Bērniņi, vai jums ir augsti? Jūs esat nosaluši? Gribat uz kādu siltāku zemīti varbūt? Braucam? Nu kā, labāk? Nu tā, mēs esam Turcijā, Stambulā, un šis ir mūsu busiņš. Tā kā kaut kāds limuzīns čamā. Un mēs tagad braucam. Šampanēt? Pasūt šampanēt. Siera pīcu. Lielo. Ar ananāsiem. Ar ananāsiem būs pusītes. Viss. Paldies. Kāds pusis? Te ir piespraudzējies. Sanāk, mēs tagad esam Eiropā. Pagajā? Jā. Un tur pie tā tilta šitiem pāri pārbrauc un ir Āzija. Jā. Mēs tur to brauksim. Nu, visi esam klāt lidostā. Un mēs esam ceļā uz Dubaju. Mēs esam Abu Dabi vai Dubajā. Dubajā. Esam Dubajas lidostā. Un mēs tagad domājam, kā tikt uz... Jā, es filmēšu vlogu. Forši? Jā. Saule uzlēc, kamēr mēs braucām. Bet debesis saule bija šīs smukas. Un mēs esam klāt mūsu viesnīcās, es pēc to noticēt. Tad, kā jūs esat sapratuši, mēs esam atbraukuši uz Arābu Emirātiem, apvienotiem Arābu Emirātiem, un mēs esam šobrīd Abu Dabī. Tātad mēs braucām ar pārsēšanos, un mēs izbraucām no Viļņas, jo tādā veidā mēs mums nāca ietaupīt 1000 eiro, un uz visām tām lielajām summām tas bija diezgan izdevīgi. Un jā, tāpēc mēs braucām no Viļņas un pārsēdāmies Stambulā, Turcijā, un tad braucām uz Dubajas lidostu. Sanāk, vakardien 7 no rīta mēs atbraucām uz mūsu šotu viesnīcu. Mēs braucām no Dubajas lidostas uz Abu Dabī šotu viesnīcu, un tie bija kaut kur 150 km gandrīz. Bet, kad pienāca vakars, mēs sanāk nebijām gulējuši 36 stundas, tāpēc mēs arī diezgan ātri aizgājām gulēt. Izskatās tik iespaidīgi. Vēl lielais Emirātu karogs. Un tur fonē pilsēta, Abu Dabī. Un šī ir pati Abu Dabī Luvra. Tur ir ūdens, es neredzēju. Ak, Dievs, cik smuki. Viņš ir tas kupols ir viss vienlēdus. Viņš ir uz kaut kādiem 5 balstiem. Jums ir monolīts, apakšai daudz celtas. Viņam iet cauri gaismu. Arī ūdens viss, praktiski. Un tur iekšā tas ir muzejs, tā kā, jā? Jā, tur ir muzejs. Tā kā šitais Abu Dabī maksā Francijai? Jā, šis muzejs maksā franču Luvrai, pat tiesībām izmantot. Nosaukumu, jā? Tā kā vārdu Luvra. Jā. Wow, nu mēs to tiesim iekšā. Kurš atcerās filmu, kur Misters Biņš šo gleznu saķēpāja? Nē, viņš viņu apšķaudīja, un tad viņš mēģināja viņu izlabot, un tad visi sabojāja. Jā, šī tā slavnā glezna. Tik nenormāli smuki. Cik es sapratu, tai pašai ēkai tā ideja, ka to mākslu apstaro tā kā ar gaismu. Es nezinu, kaut kas tāds. Ārā ir visu laiku šī tik perfekts laiks. Šobrīd ir 27 grādi. Un mēs rānājam uz to pieturu, kas pie mūsu viesnīcas, jo visi jau pāriet ir. Un es saku, mēs nenokojam autobusu. Mēs iekāpam autobusā, lai brauktu uz Abu Dabī centru. Un mēs visi apsiežamies, mēs tie pamanījām, ka tie 3 sēdīgas sievietes. Ai, Lionel un Albert. Es negribu jūs filmēt, man bail, ka cits cilvēks nofilmēšu. Mēs tikko bijām iekāpuši autobusā, apsēdušies.
Un tad mēs paprasījām šoferiem, kā mēs varam samaksāt. Viņš teica, ka mēs nevaram samaksāt, ka var tikai ar tām kartēm maksāt autobusu. Un mums, protams, nav tādas kartes, un mēs paprasījām, kur tādu karti var dabūt. Viņš teica lielveikalā, un tas lielveikals ir kaut kādus 3 vai 4 km no mūsu viesnīcas. Te ir tāda tā kā autobusi, mēs esam Jāsas, laikam latviski sauc Jāsas sala, angliski ir Jāsas Island. Un te pa visu to saliņu ir tāda tā kā autobusi, kas pa visu salu var braukt ar tiem autobusiem pa brīvu. Tad mums tagad ir ar to vienu no tiem autobusiņiem jāizbrauc līdz tam iepirkšanas centram. Un tad iepirkšanas centrā mēs varēsim nopirkt autobusa kartes. Un tad laikam mēs varēsim ar to autobusu karti braukt no tā lielveikala tikai prom. Tā kā baigais čakars sanāca. Es saku, ka visi braucām pilnīgi ar takšiem, bet mēs tāpēc šodien gribējām beidzot saprast, kā tie autobusi iet. Bet, izsās, ka mēs brauksim atkal ar takšiem. Farši? Kam šeit iet, Miguel, pastāst? Ko? Kam šeit iet, pastāst? Pastāst, kam šeit iet, labi? Nelabi. Kāpēc? Tāpēc, kad tas busiņš mums vajadzēja kardi. Jā, es jau pastāstīju tikko. 5. Bet jā, tagad mēs brauksim uz Emirātu pili. Pa laikam, ja mēs tur tiksim iekšā, tā ir milzīga viesnīca. Un tad mēs brauksim uz Abu Dabī centru. Pastaigāsim pa centru, jo mēs tur vēl nebijām. Mēs vakar bijām, vakar bija mums pirmā diena, un mēs vakardien bijām basēnā, tad mēs bijām pie jūras. Tā ir kā tāda privātā pludmale, kur no viesnīcas drīkst iet pa brīvu. Un mēs bijām Luvrā. Abu Dabī Luvrā, to es noteikti jums kadrus no turienes ielikšu. Mēs esam klāt Emirātu pilī, un mēs nezinājām, ka šeit nedrīkst vīrieši būt ar šortiem. Un tur pie braukšanas iekšā pārbaudīja, vai vīriešiem ir bikses. Un teicam, likīs kā plērā, viņš ir viens pats mums gaidais vārtiem. Nu, protams, tas līdzņemšanas maisiņi un trauciņi nevar būt normāli. Visam jābūt ir ekstra. Šādā ielika kafiju. Leo nav parādot maisiņu. Leo! Te ir iekšā pūciņas un vēl vienā kastītē. Farši? Jā. Mēs nācām uz balkona un paskaties, kāds skats. Wow, tik smuki. Visa viesnīca ir šāda. Tā kā tā saucas Emirātu pils, bet tā ir tā kā viesnīca. Gribat braukt šeit ar savu sievu kāzas ceļojumā medus mēnesī? Nu, ka tev būs kāzas. Nē? Nu, labi, es braukšu. Šāda tā pils izskatās no ārpuses. Un tad tur ir tādi tālumā, tādi milzīgi vārti, kuriem iebrauc iekšā. Un pie tiem vārtiem arī pārbaudīja, vai vīriešiem ir šorti. Un tiem, kam bija šorti, viņš visu mašīnu pārbaudīja, visu cilvēks. Un tad tā ir tā pati teritorija. Un tad tās tie lielie debesis skāpji tā kā ārpus tiem vārtiem. Nu, tēt, pasās, ko darīšu šo visu laiku ārpus vārtiem, šortiņiem. Prezidenta reālo pili, nevis te kaut kāda imitācija, bet tur ir prezidenta pils. Tur man bišķi sarāja. Kur? Par ko? Laikam dzird pēkšņi švelp. Silpīt, es domāju, stop, neko skatot riņķi. Ej, tuvāk, svelp vēl vienreiz. Jā. Uz man kaut ko māja, kaut kāds čals. Rādiet pie viņa, viņš rāda nesaka, rādiet prom. Viņš māja, jā. Labi, čals. Nepagāja ne pusotru stundu, mēs beidzot izstāvējam tās visas rindas un dabījām sev tērpus. Un mēs esam klāt. Ak, Dievs, beidzot. Mēs atnācām reāli, tikai bija zelta stunda. Mums reāli likās, ka mēs paspēsim uz saulrietu. Un mēs esam pilnīgā naktī ārā. Tā kā, ja jūs braucat un jūs gribat paspēt uz zelta stundu vai saulrietu, brauciet vismaz 3 stundas ātrāk, nevis stundu ātrāk. Bet tik smuki arī tumsā naktī. Tie lakati ir, man liekas, ar domu tā kā
Tā kapuca ir, ka nedrīkst redzēt matus. Mēs rāna sākumā, ka mēs uzvilkām tās kapucas, mēs baigi laimīgās izvilkām matus ārā, iepozējam, un tur nāca kaut kāds indietis garām un smējies par mums. Tad mēs startām galā, ka matu ir jāsaliek iekšā, nevis jāizņem ārā. Upsīts! Tā kā pirms mēs ienācām, mēs teicām, ka mēs satiksimies pēc 45 minūtēm pie ieejas, bet mēs rāna neuzņēmām laiku, un mēs nezinām reāli tā kā, cik ir tās 45 minūtes, pēc cik minūtēm mums jāstiegs. Mēs vienkārši tiek līstām, uztaisījām jau kādas miljonas bildes, ļoti skaisti. Skaistajā mošajā ir beidzies. Tas bija īstenībā, šī mošajā bija īstenībā tā kā viens no maniem top 2, man liekas, top 2 lietām, ko es gribēju redzēt. Un jā, es nevīlos, tiešām ļoti skaisti. Un es esmu diezgan lielā šokā par šī fakta konstatēšanu, bet es neesmu ēdusi gandrīz jau 12 stundas. 12 stundas. Uz brokasts bija 9, un tagad ir 8:30. Tātad 11, tieši 11 stundas un bišķi vairāk kā 11 stundas. Un jā, mēs tagad ejam ēst vakariņas. Viņš visu ceļu sapņoja par sushi, vai ne? Jā. Mēs pasūtījām no Burger Kinga šodien. Saņemies! Labu apetīti! Es nemāku atšķirties. Šie tie autobusiņi, ar kuriem var braukāt par šo salu pa brīvu. Saucās Jās Express. Tagad pusi autobusam ir reāli jāizkāpj ārā, lai mēs no šeienes tiktu ārā. Šie ir jautri autobusi. Tik smuka pilnīgi visām palmām šeit ir saliktas lampiņas. Es filmēju. Un rītīgi smuka izskatās Ziemassvētku palmas. Un šī mūsu viesnīca. Īstenībā man jāprāt, kā mums izstās viesnīca iekšā un istabiņa. Šīs abas tā kā lielās ēkas ir tā viesnīca. Un mēs esam šajā ēkā. Šī ir recepcija, te ir tāda augsta griesti un liela Ziemassvētku eglīte. Un te mēs ejam iekšā mūsu istabiņā. Te ir šāds liels spogulis. Un tad te ir mums gultas, 2 gultas. Viss ar kosmētiku un ar vis tādām priķiņdāļiem. Vēl viens spogulis. Tālāk, te pa visiem arī ir spogulis. Un tālāk televizors, galdiņš, krēsliņš. Un tā ir smuks skats, skats uz tādu pagalu un palmām, un tur fonā var redzēt jūru, arī tur kaut ko ar jūru dienas gaismā, man būs jāprāt rīt pa dienu. Un tad te ir pārsteigums. Un mēs ejam, mums ir savienotais numurs ar tēti. Mums ir savienotais numurs ar viņiem, visiem pārējiem. Mammu, tēti, Albertu. Viņiem tāds pats numurs tikai ar citu gultu. Tā mēs šeit dzīvojam. Mēs šajā viesnīcā būsim 3 naktis. Un tad mēs braucam tālāk uz Dubaju. Šīs ir lietas, ko es pagaidām esmu nopirkusi lielveikalā. Ļoti veselīgas uzkodas. Man šeit ir pāris lietiņas, bet tur ir apakšveļa, kuras visticamāk nerādīšu. Bet, ko es varu parādīt, ir šāds kosmētikas maks. Man liekas, ļoti smuks. Viņš ir diezgan liels, tāds ideāls izmērs. Es nespēju tam pat nocēt, ka tas notiek. Mēs paņemam līdzi sporta apsjumus, jo bija tāda aizdoma, ka te būs sporta zāle. Un jā, mēs varētu aiziet. Neviens nav? Viss sporta zāle mums. Labi, es laikam skriešu.